Tā ja mēs tā esam sasalasējušies. Ir doma pamēģinot izglobt kaut kādu pūdu. Te ir atnesti tik vērtīgi tādi pilnīgi bailīgi labi eksemplāri, kurus pat žēl kaut ko darīt ar viņiem. Laika zūps ir grausis, bet nav sagrausis. Varētu būt, ka neaiztiksim mēs jau. Bet droši viņi esat redzējuši tādus brainumus, kā ar tos aptēti pūdi. Kad mūsu puika bija vēl staigova zem galda, tamā laikā man bija tāda izpēja, ka muna baba kādreiz pasūtīja uz mežu, parodīja, kā plēst bārza tosēti. I pēc tam aptunētu pūdu ar bārza tosi, paturāļi virs tāda pūda, vai kastruļa, kas tur bija, kur vorēja cilkam kartupeļus, tvaikūs paturēja, i te bārza tosēti bailīgi tā sasakļovās. Pēc tam ļāja pīnu īkšā. Pīns sarūgaļēs tādā kondīcijā, kad es porsavieršanās pa tādu recikļu veidīgu masu, kādu nedēļu vairāk tur pīna bakterijas salēņu šķierbiņā, kur plaisa ir. Uztaisa tādu kā cītūksni, kā dzēvūkli, kā savu labvēlīgu vidi, ka caur plaisas vītu vairāk nekas nesasilcās. Jo izgošu orā tu visu izkobušo masu. Pēc tam izmazgoja ar korstu jūdiņu, ir traukam ir otrai dzēve. Jis var tā vērsims godus kolpot, līdz tam brežam, kamēr tu jau kaut kur nepazaudēja vai ne tevi jau kaut kas nanūspēra. Ili pavisam jau nesadals. Vēl ar tom tosam, ka tina bija vēl tāda funkcija, ka divi ar tos aptēti pūdi, tā kā draudzīgi veči, ka brauc īzāruši zirgu rotūs, ja plācam bokstās viens pret otru, nesasirdos viens uz otru. Par to, ka ir umuliegi, mēkstājos, ir pūdeņi tāpat, kad braucies tirgu, veda pīnu, krējumu, vienalga kū, i tā, šilpovās viens pret otru balstījās, i nesabeistēja, ka i porplēst var, i pildīja savu funkciju, tā ir labi bija. I ka termosu vajadzēja. Termosa funkciju bārza tos labi pildīja par to, ka bārza tos ir cīši labs siltumizolātors, jo pajam rūkos es tādu kā siltumu izstaroju. Tas nozīmē, ka apkort, kad ir aptēta diezgan bīza korta ar bārza tos, un tad tas siltīs iediņas tamā traukā, ko ir īlikusi. Ili soltais. Vai soltais, dā. Agrāk ar leduskapiem nebija tik brašai kā mūsdīnos. Gribējās silta iediņieša pārst kaut kur teirumā pastrodovs. Šitādas lītas bija. Vēl varēja, kad gribējās vāsoka padzieriņa, vēl viena līta bija. Nadazinovaļais 1000 grādiem, tā kā visu normālo keramiku. Bet līdz 800 aptuveni, 800 grādos trauks jau jūdiņā vairs nesabeistās, bet caur jū diezgan intensīvais silcās šķidrums. Bet, kad tos justina tā haotiski, tā režģveidīgai, ir tādu trauku izliek kaut kur caurvējā, tad notiek tāda funkcija, kā suņa mēļa strādāja tādā pašu veidā. Izboš mēļu orā, drežiņki elpoja, tas nozīmē tā kā gaiss aizplūst prom, pakerot līdz mitruma molekulas, ja notiek atdzesinošana. Mūsdienu kondicionieris. Mūsdienu kondicionieris senā izpildījumā. I toreiz trauks caurvējā stovādams spēja nodrošināt kādi 4-5 grāda zamauku temperatūru, piemēram, glazāts trauks, blokus stov, no kura nekas ne tak nesilcās un neko. Tos ir sagatavota laicīgi. Lielākā problēma... Ka molku zogiem... Lielākā problēma ir dabūt to... Tas ir... Neitu. Kaut kuru tak. Kurēš te bija? Kurējam? Davai tu zaļopai. Var tu darēt viens, bet 4 rūkam. 2 tā daudz labāk. Visas lītas darēt. Davai stīp. Jū var dasašaut, jū var īstīpt. Ja saīt, kai tu te... Termo pļāvēti. Jā, tā. Ko viss vienkāršai. Bet tu, cik... Izlēju. Ili aizgoju to uz augšu.
I tagad mēs slēpšam to, kas tur Vaļam arī zem diviem izļāpt. izslēpšam zem diviem. O, ja tavs šitas. Aha, sprādz atsprēdzēja, galiņš pielīmē. Mūšam ir bijis, ka bija, apteicis, paņemam. Es paturēšu to arī pamazgot. Pamazgot. Pa korstā jūdiņī, mums nav kartupeļu, kas vorējās, tā tvaiki būtu. Korstā jūdiņī to var izdarīt. Šitā tā. Grūz. I вот tā kā termotrubiņa pievilkās. Es tvaikiem. Ne tikai kartupeļi, var jau vienkārši tvaikūs ar lielāku temperatūru nekā jūdiņī. Tam dēļ īstā efektēkāk biškiņi. Bet principā mēs jau... Reku, dekoratīvs. Trauks. I var jāplaudē. Es domāju, ka mēs izglobšim tu vāzēti cilvēkam. Es izastīpinās rekšu. Šitie ir nūpierkami autoveikalos, kaut kādos dzeļžu veikalos. Tas ir saucās sauso svarka. Ar jū var mašīnai benzīnu bāku, var dziņiem kaut kādu korpusu saremontēt ar metāla cietību. Te divu komponentu brainams. Pastīpinām visu vērumā. Tāda kā dasarpiņiem. Dušku te kaut kas ar ēdījuši graizē, pat grīzt tu vai? Jau. Grīzt tev saka vai? Grīzt ir ko? Tu vajadzēja grīzt. Mēs varam šitam pašam podam pietīt vēl klāt. Tālāk. Dar kādu brīvprātīgo. Nē, ir, bet redziet tādas plaisas. Ja jums līkās, ka pamostos, tad var izdarīt vēl vienu lītu. Paņemt. Bāžam galu iekšā. Šitā te papildināt. Tur vienkārši salījumu punkti? Kā viņš turās? Reku. Lauskām salasīja? No lauskām nelasīja. Ieplīst. Drusku iestiepjam. Šito roku. Ir, un kad bērs paguļu saulītē, tās tu viņa dabūt nost, tu viņa nevari viņš piekalst klāt kokam. Nav tā, ka katrā brīdī tu aiziesi, dabūsi to tāsi. Tā kā... Saka, ka viegli nav, bet kad tu viegli? Nē, grūs arī nav. Vienkārši jāpiešaujas pie... Steidzoties lēniņām, stiepjam, pastiepjam. Tā, turam. Es jau te, kā drusku paņemsim šitā zem augstāk. Absolūti vienalga. Lai netek. Kad sastiep, nemaz tik daudz nevajag. Jā, un sanāk, ka viņš pats sevi tā kā savelk. Tā, šitam jūsu putnam Valdis pieveidos galvu. Būs jums putnas ar jaunu galvu. Jā, dabīgs termos. Reku jau galva. Tu īstenībai. Tak meitenei neiedevi galvu uztaisīt? Kamēr čamosies, Būs, jā. Putnas ar galvu tagad. Ja galva paliktu, tad varētu ar kaut ko līmēt? Tā, tagad tāda sajūta, ka putināšanās ārā, muška var pat kameras iznest ārā, tur uz galda. Ar šitajiem, tāda, un ko var izdarīt. Protams, ka viņam arī varēja ar to sauso svarku. Tas ir jau, es domāju, ka es negribu viņam mest ārā. Smukāk stāvēt var ielāpiņu nekā šitās apdaudzīt. No viņa var uztaisīt vai zemāku vāzīti, vai, ja grib, no viņa pat bļodiņu var uztaisīt. Šitā te nogriežot. Ir šitādi speciāli, diski priekš akmeņas griešanas. Tev vajag ar kādu zīmuli apzīmēt viņu. Kaut vai nolikt kaut kur zīmuli uz kaut kādā klusīša, pagriezt šitā. Ja, uzzīmēt, kur ir griešanas līnija. Vai ja būtu podnieks, varētu uz podnieka ripas.
Nu, varētu to uz kaut kāda, nu, slīpri, uz šnirgeri varbūt būtu ērtāk, bet, nu, tā par upiem tā. Protams, ka var, ja ir laiks, nu, vienkārši paņēmi kaut vai tie televizora vakarā, var viņu tā izmasēt, ka tu pat nesapratīsi, ka te ir kaut kas tāds ir pārtaisīts. Garākām kustībām vēlams, ne tā, ka vienā vietā bērst. Tā ir riktīgi. Mālam jābūt, nu tā pēc visiem kanoniem, nedrīkst būt asumi nekādi. Viņš jau tīri ņemams. Nu varētu vēl drusciņu pamasēt. Ar bišu vasku un augu eļļu, tāda pļuriņa sataisīta un tad švammīti vai lupatiņu vienkārši noklāja mālu. Ja tur kaut kāds, jo, nu, piemēram, tradicionāli vēsturiski, nu, kādreiz tā glazūras nav bijušas, melnie bija pliki, pilnīgi. Bet, nu, ja nu gadījumā ir kāda skropsta izkritusi, vai tur uzacis, vai mats, vai galā smalka saknīte, ja viņa gadījumā ir trāpījusies, taisni, nu, tā te šķērsām apstājusies. Tas nozīmē, ka būs organiskā viela izdegsi, būs tāds kanāliņš, pa kurieni kapilārā veidā ūdentiņš tap izies ārā. Iziet ārā, izveidojas tāds kā peļķīte, nu kā plekītis. Tas plekītis lielāks, un beigās tev zem poda diventiņa jau ir riktīgs plekis. Vasks ielien kanāliņā, atdziest, apstājas, aizdambē visus cokumiņus, ja tur kaut kas ir bijis. Un viņš vairāk ūdeni nelaiž. No, ja ūdeni nelaiž, tad problēma atrisināta. No. Es domāju, ka es te īpaši viņu te līdz ideālam nepucēšu, nu, principā. Likt, ja viņa dārga kā piemiņa, var nolikt, lai stāv. Nu, lietot, jo viņam tas vairs nebaidās ne ūdeni, neko. Tas kāds latvietis, jā, apdaudzījās podiņš, ai. No kur viņu tagad? Nu, izmest var. Var arī neizmest. Tā. Laikam būs tādi. Atnes pamierēt, jā. Būtu karūtē, tad varētu pamierēt. Būs normāli. Dodies papulēšu. Te tagad vajag vienkārši Drusku pacietības. Drusku pacietības pasēdēt vakarā pie televizora, uzpucēt tādu, kā vajag. Cik liela karota, tik liela robu. Tur jau tādai metāla karotītei būs, ja gribēs koka, novajag dziļāk. Tur putniņam galvu. Saimniece tā putniņa varbūt pati grib pamēģināt nokrāsot. Vārds kāds? Nezinu. Nu, pieņemsim, ka tā ir normāli. Puķu podā arī kādreiz, ja gribas to sarkano podu. Nu, lai izkalst. Viņš tur laiž